Otrajā pirmais izmetus. Līdz Garmin Predator Cup 2024 palicis pavisam nedaudz, un tieši tāpēc mēs uz sarunu šodien esam aicinājuši pērnā gada Garmin Predator Cup 2023 uzvarētājus Aleksis Svarnovičs un Otto Marinaki. Džeki, gads kopš triumfa. Kas ir palicis atmiņā no pērnā gada, ko paņemsiet līdzi uz šogad? Pavisam noteikti tās labās emocijas, sajūtas. Un katram jānoķer tas savs feelings, kad viss iet no rokas. Un, lai viss iet no rokas, pirmais ir jāieliek treniņos daudz darba. Jo tad tev rodas pārliecība jau pat pirms starta. Nevis tā, ka kā būs, tā būs. Tu zini, kas būs. Un viss aiziet tā kā vajadzētu, neaiziet pirmais plāns, aiziet otrais, neaiziet otrais, aiziet trešais. Un ja tu uzķer to feelingu, tad jebkuras sacensības tev izdosies. Kas ir vieglāk, izcīnīt čempionu titulu vai aizstāvēt? Pavisam noteikti aizstāvēt. Visi skatīsies uz rokām, ne tikai sacensībās, bet arī treniņos. Tāpēc mums pāris knifi jau padomā tam visam. Nebūs tik viegli varbūt mums atrast. Bet jā, darīsim visu, ko varam, lai noturētu un uzstādītu jaunu latiņu. Jo, cik zinām, tad divreiz vēl nevienam nav izdevies. Jūs esat komanda, kas salīdzinot ar citiem savus noslēpumus diezgan brīvi atklājāt. Vismaz tāds priekšstats no malas ir radies. Vai nu pārējie ir super noslēpumaini, vai nu jums ir kaut kādi citi noslēpumi ārpus mānekļiem un vietām. Kā ir, cik sacensību dienā liels faktors ir mānekļi un vietas, un cik ir svarīgi tie pārējie faktori? Viss tur ir nianses. Viss sīkumi ir ļoti svarīgi. Tos jau bez neizpaužam. Lielos vilcienos bez dalāmies ar informāciju. Tāpat kā mums dalījās citi sportisti, kad mēs tikko sākām. Tāpēc, nav ko slēpt pa lielam. Teiksim tā, tu vari iebraukt arī, es tev varu iedot vietu, kur mēs ķērām. Ja tu viņā iebrauks un nostāsies kaut nedaudz nepareizi, rezultāts būs pavisam cits. Un tāpat arī māneklis kaut vai. Mēs varam iedot tev visiem tik ļoti noslēpumaini no čaterbeitu. Tu, ko mēs ķērām kaut vai lielos asars, tur bez mums ķēra vēl daudz. Tu, ko mēs ķērām lielās līdeks, tur atķēra citi. Viņiem tas neizdevās. Tur ir nianses. Tieši tā. Tāpat nianses, ko mēs pagājušajā gadā arī visiem stāstījām. Tas ir laika izvēle, kad kur būt. Bet pat tad, ja tu tur būsi īstajā laikā, tas tev nelīdzēs to, ja tu nezinās, kā pareizi to mānekli pasniegt. Un kā tā zivs reaģē uz viņu. Kāpēc tieši tā mēs viņu pasniedzam? Kāda jums abiem diviem ir sajūta par resursu Rīgas ūdeņos? Viņš mainās gadu no gada vai paliek aptuveni tāds pats? Jo pirms mēs sākām ierakstīt sarunu, tu minēji, ka iespējams zivis sāk pielāgoties panoptikas, jeb laivu tehnoloģijas staram, ka viņas mēdz pamukt. Cik tas varētu būt liels faktors? Tā ir. Rīgas ūdeņas glābi tas jūras tūms. Ja nebūtu jūra, te jau sen viss būtu tukšs. Varam pagriezt kameru uz to pusi. Katru vakaru te ir 30-40 laivas, 40 devēji, kas grozās nemitīgi. Vai tur ir catch and release, to varam spriest paši. Cik mēs esam novērojuši, tad, kas tiek noķerts, tas tiek paturēts. Tāpēc, ir, protams, zivis nekad neizķers. Lielās zivis ir gudras, viņām ir šauri barošanās laiki. Jau liela pieredze arī izveidojusies. Jā. Daudz, ko viņas ir redzējuši, to arī redzam panoptiksē, kad parāda kādu populāru gumiju, reakcija ir interesanta. Paskatās virsū un pasaka visu, ko domā. Jā. Tāpēc, resurs ir, kāds viņš ir. Domājam, ko mēs darām. Tehnoloģijas ir super, bet jāmāk sabalansēt tas visu. Kā ar treniņiem veltīsiet tikpat daudz laika kā pērn? Pavisam noteikti būs tikpat laiks veltīts informācijas izpētē. Jau tagad sākam to visu darīt, jo ir jau lietas, ko tu vari izpētīt no iepriekšējiem gadiem, no iepriekšējiem čempionātiem, kas tev ir bijuši aptuveni tajā pašā laikā. Liekot to visu kopā, tu jau vari, tādu sauso treniņu uztaisīt mājās pie datora. Un tad jau treniņos tev paliks mazāk. Šobrīd mums jau ir daudz pat plāns izveidojies, tas, kā mēs trenēsimies, ko mēs darīsim, ko mēs meklēsim. Jo skaidrs, ka tas būs diezgan līdzīgi pagājušā gada plānam. Jo, ja viss notika tā, kā vajadzēja notikt, tad mēs visu izdarījām pareizi. Un treniņos joprojām veltīsim lielu uzmanību lielam asarim. Un varbūt ne tik lielu uzmanību tieši zandartam. Jo zandarts ir tā zivs, ko, man liekas, mēs ikdienā arī ķeram. Un
Protams, tas nebūs tā vieglākā zivs, bet būs jāatrod tāpat tie 70 plus zandarti. Bet es domāju, ar 1-2 dienu darbu maksimums vajadzētu būt pilnīgi pietiekami. Pārējais laiks tiks veltīts tātad līdekai, lielai un asarim. Un kādi varētu būt izmēri līdekai un asarim, lai tiktu trīniekā? 3 metri. 3 metri, jā, tas būtu diezgan latiņa augsts. Tā bija, jā, bet pāris džeki pacēl to latiņu, tā jā. Gadījās. Bet jā, nē, es domāju, ka vai tik augstam rezultātam būs jābūt, nedomāju. Es drīzāk liecos uz to, ka pietiks pilnīgi ar 1 metrīgu līdeku. 2 70 līdekām. Nu, ar 50 līdeciņām tālu netiks. Asariem 35 plus visiem 3 jābūt. Nu, un zandarti, tad zandarti tā jau būs tā augstākā pilotāža visiem, kurš spēs atrast nevis to standarta 50 līdz 55, 60, ja paveicās, bet kas atradīs tos 70. Kāds būtu vēstījums tiem sportistiem vai varbūt arī jauniešiem, jo jums, manuprāt, ir vidēji mazākais vecums starp ekipāžām. Kāds būtu vēstījums tiem, kur vēl varbūt domā vai apsver piedalīties šāda līmeņa sacensībās? Kādēļ būtu jāpiedalās, jūsuprāt? Noteikti jāpiedalās. Tas emocijas, kas ir sacensībās par katru dzīvi, par komandas biedru dzīvi, tas nav izmērojams ar ikdienas sopi, nevar salīdzināt. Tās emocijas es joprojām atceros. Autolīdeki, savu līdeku lielās tur. Tajā brīdī zeme paveries. Jā. Bija lielisks moments arī tad, kad es dabūju to 1,10 m, kad papēdīja man, es iedzinu sev āķi un viņš tikpat ātri tika izņemts no turienes, pat nesajūtot. Jo tev ir tas adrenalīns tik augsts, kad tu ilgi vairākas naktis vēl pēc tam nevari īsti aizmigt. Un, nepamēģinās, neuzzinās. Un lielākā izaugsme, kā mēs vienmēr esam teikuši, un mēs paši to esam darījuši, tas ir tikai un vienīgi sacensībās. Kopš pirmās dienas, kad mēs spinningojam no laivām, tad mēs arī piedalāmies sacensībās. Jo tā pieredze, kas tur tiek uzkrāta, nav līdzvērtīga nekur citur. Tad novēlu izbaudīt arī šogad. Kā būs, pats minēja, ka neviens vēl nav to izdarījis 2 reizes, bet es jūtu enerģiju, apņēmību, par to man prieks un lai jums izdodas, Džeki. Paldies! Super! Bet ar jums mēs tiekamies jau pavisam drīz sacensību tiešraidēs un sociālajos tīklos.